mums bija ļoti interesants sākums, kā mēs sākām. Mums bija sākumā, mēs uzradījām to prototipu, un tad bija tā, ka mēs sākām staigāt apkārt Latvijā pie kaut kādām ierakstu studijām, un mēs sapratām, ka ne viņiem īsti ir viedoklis, ne mēs īsti ticam tam viņu viedoklim, jo beigās viņi nav tie, kas nosaka lietas industrijā. Un mēs sapratām, ka, ja mēs gribam tiešām noticēt, ka tas produkts ir labs, mums ir jābrauc pie pasaules labākajiem inženieriem. Un mēs aizbraucām, es aizbraucu pirmais uz Losandželosu, man bija tieši viens kontakts vienai ierakstu studijai. Tas pirmais inženieris īsumā bija ļoti augsta līmeņa, viņš bija strādājis ar Eriku Kleptonu kaut kad agrāk. Viņam ļoti, ļoti patika, un tur bija burtiski, mēs bijām pie viņa, kamēr mēs vēl bijām viņa studijā, viņam bija zvans 3 viņa kaimiņiem, tajā pašā dienā uzreiz mums bija vēl 3 tikšanās ar citiem, un tā sākumā no tīri personiskiem ieteikumiem mums bija jau tā pēc 2 nedēļām, un vienkārši mums nebija laika, mēs jau bijām 2 Losandželosā, viss bija pilnīgi aizsists ar tikšanām, un mēs tikai skraidījām apkārt un mērījām inženieriem studijas. Gadu pēc tā produkta relīzes mūs nopublicēja uz vāka lielākais industrijas mēdījis, tāds visietekmīgākais, un tur bija arī interesants stāsts, jo mēs mēģinājām pie viņiem dabūt kaut kādu apskatu, lai viņi par mums uzraksta. Mēs izstādē viņiem iedevām produktu, un viņi neko mums viņi nedeva nekādu ziņu. Mēs pēc kādu laiku viņiem dodam ziņu, kā tad jums, vai jūs uzrakstīsiet kaut ko pa mums? Viņi tādi baigi izvairīgie, kaut kad mājā būs tur uzrakstīt. Un tad mums zvanīja mūsu klienti, vai jūs piefiksējāt, vai jūs redzējāt, ka jūs esat uz vāka? Un mēs dabījām to izdevumu pēc pāris dienām, un mēs bijām uz vāka ar lielu uzrakstu revolūcija. Un tas ir ietekmīgākais industrijas mēdījis. Pirmā lieta, ko mēs darījām, tā varētu teikt, mēs salabojām ierakstu studijās skaņu. Bet tagad mēs esam aizgājuši daudz tālāk un plašāk par to, jo mēs sākām ar šo. Tā arī ir tā bāzes tehnoloģija, bet tagad mēs darām daudz vairāk lietas. Piemēram, viens no jaunajiem produktiem, ko mēs palaidīsim tirgū pēc 2 mēnešiem, viņš risina jau problēmu, kā ierakstu studijas inženieris sadarbojās ar saviem klientiem, kas ir mūziķi, leibli, producenti. Attiecīgi viņš risina failu apmaiņas, komunikācijas problēmas, jau daudz plašāku spektru ar lietām. Un tā problēma, ko viņi risina, ir fakts, ka šobrīd ir ļoti daudz dažādas skaņas ierīces, austiņas, skaļruņi, visdažādākie, un viņi visi skan absolūti dažādi. Mūziķi dažreiz velta 100 stundu ierakstu studijā, lai radītu kaut kādu ļoti konkrētu skanējumu, ļoti konkrētu vēstījumu. Un reāli cilvēks, kad viņu klausās, viņš nekad nedzird to, ko tas mūziķis ir oriģināli radījis. Un mēs tagad izmantojam savu tehnoloģiju, lai radītu šo jauno formātu, kurš saucās TrueFi, un viņa mērķis ir atļaut jebkuram klausītājam uz jebkuras ierīces klausīties skaņu tieši tādā veidā, kāda viņa skanēja studijā, kāds bija tas autentiskais ieraksts. Un tie rezultāti ir ļoti pārsteidzoši labi. Mēs relīzējam ar Faith No More Amerikas grupu pirmo singlu, un mums bija 92% no klausītājiem, tur bija vairāk tūkstoši, kas noklausījās to dziesmu, 92% teica, ka tas skanēja daudz labāk un ka viņi gribētu vēl klausīties šādā formātā. Tā lielākā starpība ir bijuši daudz dažādi mēģinājumi visādus jaunus formātus ieviest mūzikas industrijā. Pārsvarā viņi nav bijuši ļoti veiksmīgi, jo cilvēki vienkārši nedzird starpību. Tev ir mārketings, kas saka, jā, tur šitais ir labāk, bet reāli cilvēks nedzird starpību. Mums tā tehnoloģija ir daudz radikālāka, un jebkurš cilvēks, kas paklausīsies, viņš reāli dzird starpību. Un tas ļoti mums palīdz šobrīd izplatot šo ideju par to jauno tehnoloģiju, tas, ka cilvēki reāli sadzird starpību, viņiem reāli patīk.